O, sveikiņi! Čau! Čau! Jete! Lauris! Prieks iepazīties. Apusēji! Kā tev šodien diena iesākās? Mierīgi īstenībā. Nu labi, man īstenībā katru dienu es tā gribētu domāt, ka mierīgi iestājas. Pulksten 5:10 katru rītu, tāpēc man 6 jābūt rāģiņā ir. Kafija vai tēja? Kafija. Kas tev besī? Sastrēgumi. Jā, ļoti. Tas suņu vai kaķu cilvēks? Suņu all the way. Ja tu varētu vienu lietu Latvijā mainīt, ko tu mainītu? Ceļus Rīgā. Tāpēc, ka tikai Rīgā šobrīd ir palikuši. Super, ļoti bez interviju. Tik ātri? Jā. Raiža. Sarunu cikls Eiropas vērtību kalendārs, ko veido Eiropas parlamenta birojas Latvijā un kopiena Mēs esam kopā.eu. Šajā adventē runāsim par kādu no Eiropas vērtībām. Sarunu vadīšu es, Māra Sleja. Šajā adventas laikā mēs ar Lauri un Jeti runājām tādas tēmas kā demokrātijas nozīmīgums, kā Ziemassvētkos sarunāties ar ģimeni arī par politiku un to, kāpēc es un Lauris, varbūt arī Jete, brauc Ziemassvētkos uz Latgali. Skaties šeit. Kā jūs abi divi nonācāt līdz tam, ka jums vispār interesē politika, politiskās norises, un ka jūs īstenībā abi arī esat ļoti aktīvi? Nu, es arī esmu īstenībā ļoti aktīvi politiskos jautājumos, arī sociālos tīklos. Vai jūs atceraties to mirkli? Ja es gribu tā darīt, es gribu būt publiski, es gribu šajā iesaistīties, vai bija tāds mirklis, vai tas tomēr kaut kāds process? Nu, manā gadījumā tas ir noticis visai organiski pateicoties populistiem. Jā, viņi bija tie, kas man ievilka šajā visā iekšā. O, cik jauki! Nu, nevis tiešā veidā, bet es vienkārši pamanīju un redzēju to, cik daudz nejaukas lietas tiek stāstītas publiskajā telpā, un es mēģināju to kaut kādā veidā atspēkot, vai vismaz parādīt, ņemot vērā to, ka es tur rāģiņā strādāju, un tur ir kaut kāda sakotāja bāze sociālais tīklos, ka nav tā, kā viņi stāsta, vai vismaz mēģināt parādīt no kaut kāda arī cita skatu punkta un rakursa visu. Tā kā pateicoties tiem, kas stāsta. Teiksim viņiem paldies. Teiksim visi kopā viņiem paldies. Paldies. Un tev, un tu? Man kaut kā sākās Covid, un man nebija ko darīt, un tad es kaut kā ielīdu nevalstiskajās organizācijās. Un jā, caur to. Bet es nezinu, man vienmēr ģimenē ir bijušas, vienmēr visos svētkos ir diskusijas par politiku, un tā kā tas vienkārši bija klātesošs. Augstos toņos? Jā, es tieši gribēju prasīt. Dažādos, kā kuru reizi. Kas ir tiešām, jā? Jo man liekas, ka tikai manā ģimenē, manā māsas ģimenes pusē visi runā par emocijām un par to, kā mēs esam pašattīstībā, vai kaut kā. Jā. Bet pie vīra tā kā politika mašīnas. Un tā kā tiešām ir tā dara citās ģimenēs. Politika ir tā kā, jā. Un tas vienmēr notika tā kā demokrātiskā veidā, kad visiem ir balstiesības, visi pieņem vienu otra viedokli. Kaut kā sākas, es nezinu, kaut kā visi runā, tad aiziet viens temats, otrs nākamais, un tad arvien dziļāk un arvien asāk. Tu skati, tam ir vērtība vienkārši savā mājas vidē risināt politiskus jautājumus, kā to pie svētku galda Ziemassvētkos? Es domāju, ka jā. Zin kā, parasti tās politiskās debates, kas notiek savstarpējo lokā, jā, ir tādas... Savējiem ir mazliet vieglāk, nosauksim to tā, uzspiest viedokli, ja, savu. Tas tā ir, un tad tas aiziet diezgan augstos toņos, kā tur minēja to asumi, ja kaut kāda rodas. Un tas mazliet svētku noskaņu nosit, lai arī kas tie būtu par svētkiem, ja. Bet, ja godīgi, man ir nedaudz bail no Ziemassvētku, ja pašu tā procesa, jo zinu, ka būs kaut kādas tēmas, kas uznāks augšā politisks. Vai jums ir ieteikumi, kā demokrātiskā veidā, saglabājot Eiropas vērtības, cieņpilni, es savā ģimenē varētu tomēr risināt šīs politiskās sarunas, bet ar tādu empātiju un cieņu? Bet tas jau tā kā mēs satiekamies, un mēs pārnājam to, kas ir bijis aktuāls gan mūsu privātajā dzīvē, gan varbūt bišķiņ plašāk. Mēs jau nerunāsim visu vakaru par mandarīniem. Bet tev ir kaut kāds ieteikums, ko es varu darīt, lai man nav šī varbūt trauksme, ejot uz Ziemassvētku vakariņām par šīm sarunām? Man liekas, tas vienkārši nav personīgi jāuztver. Tur jau vajag arī bišķiņu paķircināt vienam otru. Man liekas, pirms satikšanās jau, vai satikšanās sākumā noteikti ir jānodefinē šī vakara sarkanās līnijas. Jā, visiem ir jāiedod kaut kādi pašā sākumā punkti un robežas jānosaka, ka mēs šito nepārkāpjam.
Mēs vienkārši izrunājam, ja neuzspiežam viens otram. Nu, tātad jāpārunā pirms tu sāc, jāiedod tādi, teiksim, 5 punkti, pie kuriem ir jāpieturās, tos tā arī varētu nosaukt, ja tā varētu būt tāda politisko sarunu karte. Ziemassvētku vakariņā. Reliģija ir nākamā, protams. Man kā teologam arī par to gribās padiskutēt. Jā, lūdzu. Bet, ja godīgi, labi, mēs te runājam par ģimeni, bet vai jums pašiem ir bijusi tā sajūta vai caur tiem sociālajiem tīkliem, vai caur tām visām vietām, kur tu esi piedalījusies arī tajās diskusijās, visur, ka jūs tiešām varat kaut ko ietekmēt, ka jaunietis Eiropā kaut ko var ietekmēt? Īstenībā, man liekas, tiem cilvēkiem, kuriem ir mazāk sekotāju, jo lielāka atgriezeniskā saite no tiem sekotājiem, jo tev jau tikai seko tie, kas grib tev sekot, kā saka, seko tāpēc, ka viņi ir tavējie, teiksim tā, tas ir tavs īsto to cilvēku loks vairāk vai mazāk. Līdz ar to ar viņiem pārmīt tos visus arī politiskos jautājumus ir daudz efektīgāk nekā varbūt cilvēkiem, kuriem tur ir 1000 sekotāji, ja, tas ir tāds. Tu iemeti jūrā, un tad kurš paņems, jā, no tā visa. Ļoti piekrītu. 100% piekrītu. Tu arī piekrītu, ne? Jā. Jo? Nu, man liekas, tur ir uzreiz tas personīgais arī. Nu, jā, tieši tā. Jā. Tā. Mēs to mēģinām visiem saviem arī sekotājiem, kas saka, Māra, padalies ar šo, saka, vai tu jau padalījies? Jā. Nē. Kāpēc? Man ir tikai 200 sekotāji. Jā. No viņiem, iedomāsiet, no viņiem 40 kaut ko atbildēs, bet būs vairāk nekā no maniem tur 15,000 kāds. Precīzi. Ir tādas signāla vēlēšanas, kur jaunieši, kas vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu, jau tādā vēlēšanu simulācijā piedalās, ja, kur arī ar visādām tur debatēm un tā tālāk, un politisko partiju aprakstiem un blablabla. Pilnīgi viss tas pats, tikai balsi neieskaita, ja, bet tu jau izproti to sistēmu visu, un tu jau iepazīsties ar tām politiskajām partijām un saproti, kas ir kas un kurš ir kurš. Ja? Un nezinu, 1-2 gadiņi, kad tu jau spēji balsot, ja, tur, lai arī kas tās būtu par vēlēšanām, tu jau esi tajā informācijas laukā daudz plašāk iekšā. Ja? Bet īstenībā, man liekas, ļoti foršs jautājums ir, kāda būtu tava ideālā vēlēšanu kampaņa, kādu tu kā jaunietis gribētu redzēt? Man kaut kā vairāk prasās tā dzīva, jā, kaut kāda tikšanās vai tā kā. Jo, sociālos tīklos tas ir tā ātri pakavēt laiku, es tur ieju. Es redzu daudz ko, bet vai es kaut ko no tā atceros īsti, nē. Tagad arī tie sociāli tīkli, taču kurš katrs viņus izmanto, jau arī visas politiskās partijas, bez mazoja un politiskie kaut kādas figūras, jā, un ne tajos labākajos veidos. Līdz ar to es domāju, ka tas nav īstais veids, kā uzrunāt jauniešus. Tas, kā mēs domājam par vēlēšanām vispār, kā mēs paprasam tuvākiem cilvēkiem, par ko tu nobalsoji. Tā kā čukstis, jā, to neviens nedrīkst zināt. Bet es jau balsoju par savām vērtībām, un kāpēc tās var pateikt skaļi un nepateikt partiju, par ko es nobalsoju. Sociālajiem tiem pašiem tīkliem mēs jau par to runājām. Ir loma demokrātijas graušanai vai celšanai, jūsuprāt? Ja mēs daudz tur pavadam laiku. Jā, pilnīgi noteikti. Bet tie, kas grib graut šo demokrātiju, man liekas, to vārdu demokrātija tieši izmanto speciāli un pastiprinātāk, un cilvēki, kuri seko tiem grāvējiem, ja? Šis vārds demokrātija izklausās kā lamu vārds jau. Kā noteikti vārds Covids mums jau izklausās lamu vārds, un vēl tur dažus noteikti var saukt. Līdz ar to viņi izmanto, un tā ir tāda uz jūtām spiešana caur sociālajiem tīkliem. Tā ir vienīgā vieta, kur tu jūties tāds. Tā kā mājās apmēram. Tu vari jebkurā momentā kaut ko ierakstīt un zini, ka tev nekas par to arī nebūs. Tā ir virtuālā dīvānā sēde. Bet, ja varbūt tu man vari padalīties, varbūt tu zini, kas ir kaut kādi bijuši mirkļi, kur Eiropas demokrātiskajā sistēmā jauniešu iniciatīvas tiešām ir izgājuši cauri un kaut kādas izmaiņas veikušas? Tad, kad paliek 18 gadi, tad Eiropas Savienība dod katram dod konkursā iespēju jauniešiem daudziem tūkstošiem no visas Eiropas ceļot pa Eiropu ar vilcieniem bez maksas. Oh, wow. Un tad tie jaunieši arī to izcīnīja. Un tagad tūkstošiem jauniešu brauc pa Eiropu. Bet tas man šķiet ļoti labi saslēdzās ar to ideju, ka, lai tu būtu tas kritiski domājošais cilvēks, spētu pieņemt uz vērtībām balstīts lēmums, tev ir jāredz pasaule. Es nesen biju Eiropas parlamentā, Strasbūrā, un tur bija
tāds notikums, nu, kur tātad pēc brīva laika, ja, respektīvi pirmā sanākšana visiem deputātiem, ja, un uzreiz tur brauc no Eiropas komisijas prezidenti un uzstājas ar savu kaut kādu tur jaunu redzējumu, runu un tā, un no malas to visu vērot ir tā. Tu tātad sēdi pašā augšā kaut kur. Es tur biju pagājušajā gadā, jā. Un pats labākais ir tas, ka tu tikai sēdi, tu esi tāds, nu, kā butaforija, tu pat nedrīkst aplaudēt tajos mirkļos, kad aplaudē pārējie, piemēram, par kaut kādām runām, vai tu nedrīkst celties kājās, nu tā kā, tu saproti, cik tu maziņš esi tajā mirklī, un cik tev daudz vēl posmiem būtu jāaiziet cauri, lai tu vispār tiktu līdz kaut kam, lai kaut savu viedokli vienkārši izteikt. Ok, tu vari satikt tur savas valsts deputātus, varbūt ar kaut kādu atsevišķu tikšanos un tā tālāk. Bet tā ir tāda neformāla tikšanās, un tas neformāli arī paliek. Nu, tas nekur tā kā nepavirzās tā digitāli uz priekšu. Nu, vismaz tā šķiet uz pirmo momentu. Bet, protams, ja tu tā iedziļinies, cīnies par to, ja tu fokusējies uz to, nu gan jau, ka Cik interesanti šis galds vien ir piemērs tam, cik tās pieredzes ir atšķirīgas. Jo man tik ļoti patika tur sēdēt augšā. Man likās, wow, kā es to visu redzu, un cik forši kā tā neformālā saruna man izmainīja dzīvi un iedeva vairāk tā kā ticību sev. Jā. Un tas ir tik interesanti, jo man šķiet, ka mēs varbūt pat pieredzējām ļoti līdzīgas lietas ar gada atšķirību, bet es no viņas paņēmu tik daudz tieši no tā, kāda viņa bija. Bet vai es pareizi saprotu, ja es gribēšu dzirdēt, ko tu par šo saki, ka, Laura, tu sāki ar to, ka tu kā sociālos tīklos liekot kaut ko tomēr izdarīt izmaiņas, bet šeit esot šajā ceļojumā, tu saproti, ak, Dievs, ka tu īstenībā esi mazs un nevar ietekmēt. Tavuprāt, tu arī droši komentē, bet tavuprāt, vai ir līdzsvers starp individuālu atbildību un veidi, kā ietekmēt lietas, iesaistoties politiskās organizācijās, kļūst par politiķiem, nejot un cīnoties jau no tāda, jau ar tādu vārdu tajā iekšā. Es tikai gribu šajā piebilst pirms to atbildī. Valstiskā līmenī ir viens, bet tur es redzēju to lielo Eiropas bildi. Nu, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Jā, tā. Valstiski loģiski, jā, man sako mana kaut kāda sakotāja bāze, jā, mana cilts. Un viņiem ir svarīgs tas, kas notiek šeit Latvijā pie mums. Līdz ar to tad mēs tādā lokālā lokā runājam par to, jā. Bet tas, kas ir Eiropā, tas ir pilnīgi cits stāsts. To arī vēlēšanu rezultāti parāda. 30% tikai nobalso. Vēl viena lieta, kas ir ļoti interesanta, ka demokrātijā nozīmē arī tas, ka tu vari nebūt vairākums. Un ka tev nevis jānāk, bet ka tu pieņem un izvēlies pieņemt to, wow, šis vispār neatbilst manām vērtībām, bet tie 51 vai cik procenti ir nobalsojuši šādi. Es izdarīju, ko es varēju izdarīt. Kā jūs par to jūtaties? Ka jūs varat nebūt vairākums. Un ka tas ir ok demokrātijā. Nē, arī mazākums noteikti var pārliecināt vairākumu par kaut kādām lietām. Tas tā to jau tie populisti dara? Jā, acīm redzot. Tā arī izpaužas demokrātija. Jā, jebkuram ir savs viedoklis, un jebkurš arī var izteikt savu viedokli. Līdz ar to, tev ir kaut kāds savs redzējums, sava doma, un tevi pilnīgi mierīgi var kāds arī pārliecināt uz pretējo. Tas tā strādā. Tur arī ir tā mazākuma uzvara kaut kādā ziņā, kas pēc tam kļūst jau par vairākumu no mazākuma. Zinot to, ka tik maz cilvēki iet vēlēt, piemēram, Eiropas parlamenta vēlēšanās, ko jūs varētu pateikt cilvēkam, lai viņš gribētu beidzot aiziet uz tām vēlēšanām? Kur vēl labāku piemēru tam, kas notiek šobrīd tādā pasaules kontekstā, skatoties uz mūsu kaimiņiem, piemēram? Kur vēl labāku kontekstu iedot, kāpēc mūsu vērtības ir Eiropas vērtības, nevis kaut kādas, teiksim, austrumnieciskas, ja, vai skatoties, ja, uz mūsu kaimiņiem, kas tepat dzīvo? Man šķiet, man atnāca atklāst tieši ar vienu Instagram sekotāju sarunājoties tie telefons zvana Instagramā, ka ir jābrauc uz Daugavpili. Jā. Es nebiju bijusi 11 gadus Latgalē. Pēdējā gada laikā es esmu kaut kādas 5 reizes bijusi, un tas vienmēr tāds kultūra šoks. Bet tomēr arī tā kā ir ļoti dažādi cilvēki, ko tur satiek. Un ir jābrauc vienkārši jāintegrējas savā starpā bišķiņ vairāk. Jā, man kā latgalietim šis ir vispār sāpīgs jautājums īstenībā. Es teikšu tā, Latgale ir vienkārši apburoša vieta. Tur ir superforši cilvēki,
Un tā pati Daugavpils, ja kas varētu būt, varbūt šķiet, ka tāds viskritiskākais ķēdes posms visā. Es domāju, ka varbūt es gribu aizbraukt uz Latgali uz Ziemassvētkiem pie saviem radiem, ko es ļoti sen esmu darījusi. Paldies jums, jo es nebiju iedomājies, ka es gribētu braukt uz Ziemassvētkos, jo tur būs par politiku, bet tur būs citādāk. Es visdrīzāk arī būšu Ziemassvētkos Latgalē. Paldies tev! Jā. Paldies tev arī! Es reāli, man liekas, no katras sarunas paņemšu kaut ko sev. Superīgi. Jums atņēma kaut ko. Tas ir ļoti labi. Paldies, ka devāt. Jā, es biju gatavs dot. Es biju gatava ņemt. Tiešām, es braukšu uz Latgali Ziemassvētkos. Ja es to neizdarīšu, tad ņemiet mani pie dziesmas. Nu tad tiekās Latgalē. Jā, un par to Paldies. kafiju.